Labdien! Šodien es vēlos parunāt par tādu jautājumu kā emocionāls briedums, cilvēka pieaugšana, evolūcija. Mēs dzīvojam laikā, kad nevienam vairs nav noslēpums, kad mūsu apziņa patiešām paplašinās, kad mums ir pieejama ļoti daudz informācijas, dažādas prakses, lai mēs attīstītos, lai mēs varētu sevi pilnveidot, sevi attīstīt, lai mēs varētu iet šo tādu cilvēku evolūcijas ceļu, kas patiesībā ir galvenais cilvēku uzdevums šeit uz Zemes. Taču tomēr jāsaka, ka ļoti liela sabiedrības daļa ir emocionāli nenobriedusi. Tieši tāpēc, ka cilvēki nevēlas uzņemties šo atbildību par savu dzīvi, kad viņi nevēlas uzņemties šos tādus karmiskos uzdevumus, viņi nevēlas augt, attīstīties, bet vieglāk ir vainot kādu citu un cīnīties ar kādu ārpus sevis. Cīnīties ārpus sevis ar savu ēnu, cīnīties ārpus sevis ar kaut kādiem ienaidniekiem. Un tikai tad, kad cilvēks ir gatavs sākt tādu patiesu dziļu ceļu pie sevis, sākās viņa tāda evolūcija. Jo bieži vien cilvēki paliek tādā ilūzijā, kad viņi attīstās garīgi, evolucionē, kad viņi savienojās kaut kur ārpus sevis ar dažādām ezotēriskām zināšanām, bet viņi nespēja dzīvē integrēt šīs pārmaiņas, kuras ir notikušas viņu prātā un viņu dvēselē. Runājot par šiem karmiskiem uzdevumiem, pavisam vienkāršā valodā runājot, ja mēs neejam tādā garīgumā vai ezotērikā, kas tad ir šī karma? Patiesībā tā ir cēloņa un seku likumsakarība. Tas nozīmē emocionāli pieaugt, psiholoģiski pieaugt. Tas nozīmē, ka es saprotu, ka pilnīgi viss manā dzīvē ir manis radīts. Pilnīgi viss. Un es joprojām katru dienu ar savām domām, ar savu rīcību rādu savu realitāti, ar savām emocijām arī. Tātad karma nozīmē cēloņi un sekas. Tātad mana šī brīža dzīve ir cēloņi kaut kam, ko es sāku kaut kad agrāk. Savām domām, savai uzvedībai, visam tam, kas notiek manā dzīvē. Un tad, kad mēs esam gatavi uzņemties šo atbildību pār šīm sekām, nevis meklēt kādu vainīgo vai kādu atbildīgo, bet saprast, ka tā ir mūsu dzīve un mēs esam paši atbildīgi par savu dzīvi, tad sākās tāda patiesa izaugsme. Un vēl viens jautājums, kuru es vēlos aktualizēt šajā tādā izaugsmes sakarā, pieaugšanas sakarā, atbildības uzņemšanās sakarā par savu dzīvi, ir ģimenes un dzimtes jautājumi. Tie ir jautājumi, kuri daudziem stāv nesakārtoti, un bieži vien tie ir cilvēki, kuri iet tādu vai garīgi ezotērisku ceļu, bet viņiem ir nesakārtotas attiecības ar saviem vecākiem, ar savu ģimeni, ar savu dzimtu. Ir tāda dzimtas nepieņemšana un gribās kādu gaismas ģimeni, bet grūti pieņemt to dzimtu, kurā viņi ir ienākuši. Pateicoties cilvēkiem, kuri atļauj mums šeit ienākt šajā pasaulē, piedzimt šajā tādā materiālajā realizācijā. Un tas ir arī tas jautājums, kurā, ja mēs dodamies iekšā un sākam pildīt šo savu tādu uzdevumu, cilvēcisko uzdevumu, sakārtot savas attiecības ar saviem vecākiem, ar savu mammu un ar savu tēti, sirds līmenī. Iespējams, ka tās attiecības tādā fiziskā plānā nav iespējams sakārtot, bet sirds līmenī un sevī mēs vienmēr tās varam sakārtot. Lai domājot par šiem diviem cilvēkiem, mūsu sirdīs ir šī mīlestība, pieņemšana un pateicība. Un tas ir arī viss. Tas nenozīmē, ka mums ir ar viņiem jābūt tuvās attiecībās, ja tas nav iespējams. Un bieži vien tas nav iespējams. Un jāsaka, ka arī ejot šo ceļu pie sevis,
strādājot sevī tādos dziļākos līmeņos ar savu dzimtu, mēs varam atklāt un saprast, kāds tad ir šis mūsu uzdevums šajā dzīvē, jo viņš ir saistīts ar šo mūsu dzimtu. Nākamais jautājums ir tāds jautājums par to, kurā daudzi neiedziļinās, un visbiežāk cilvēki sāk sev šo jautājumu uzdot, ka viņi ir nokļuvuši dziļā krīzē, un diemžēl jāsaka, vai par laimi, tad cilvēks attīstās tikai caur krīzēm, jo sēžot mīkstā divānā un dzīvojot tādu laimīgu dzīvi, nevienmēr cilvēks vēlēsies augt un pieaugt, visbiežāk tomēr nē. Tāpēc dzīve ir tā iekārtojas, ka ik pa laikam mūsu dzīvē ir kāda krīze, un šī krīze ir tā, kura mūs pamudina, kura mums liek augt un attīstīties un ieskatīties savā ēnā, ieskatīties savās bailēs. Un šīs krīzes, īpaši jau tāda pusmūža krīze, ja cilvēks ilgstoši nav skatījies sevī savā iekšējā pasaulē, liek viņam uzdot jautājumu, kas es esmu. Un visbiežāk cilvēki nezina, kas viņi ir. Viņi nav devušies šajā ceļā atklāt sevi, uzzināt, kas tad viņi īsti ir. Un tāpēc cilvēki bieži vien paliek identificējušies ar savu darbu, ar savu statusu, ar mantām, kas viņiem ir, ar cilvēkiem, kas viņiem ir blakus. Un tad reizēm notiek šī tāda vecumdienu krīze, kad noņemot nost visu to, kas palīdzēja uzturēt šo viltus es, paliek tukšums, jo cilvēks tā arī nav devies atklāt šo savu es, kas es esmu, kas ir arī vēl viens cilvēka dzīves svarīgākais uzdevums – atklāt, kas es esmu. Šodien ļoti bieži ir tā, ka cilvēki turpina meklēt, turpina iet šo tādu ezotērisko ceļu, kas ir ļoti labs instruments, bet ja pēc tam mēs integrējam savā dzīvē šo pieredzi, taču bieži vien ir tā, ka cilvēki tā arī paliek šajā tādā nesazemētā stāvoklī, es varētu teikt. Tas nozīmē, ka es ļoti daudz zinu, es ļoti daudz strādāju ar savu dvēseli, bet es nevaru to iemiesot savā dzīvē. Es nevaru izveidot attiecības, es nevaru nopelnīt naudu, nav naudas. Tas viss bieži vien liecina par šo tādu iestrēgšanu iekšējā bērna stāvoklī, jo šī attiecību veidošana ir savā ziņā pieauguša cilvēka privilēģija. Bērni attiecības veido ļoti emocionāli, un tas, ko es arī šobrīd redzu, ir šie mīti par šīm dviņu liesmām un par šiem īstajiem vienīgajiem, ko mēs varam salīdzināt ar pasakām, ar to, ka bieži vien meitenes gaida šos tādus prinčus ar šo tādu nenobriedušo domāšanu, kad atnāks kāds, man izglābs, par mani parūpēsies. Un arī šī tāda dviņu liesmas meklēšana savā ziņā ir vēlme pēc tā, ka es saplūdīšu atkal kaut kur zemapziņā ar savu mammu vai ar šo dievišķo. Ir šīs ilgas pēc saplūšanas, pēc šīs beznosacījuma mīlestības sajušanas. Taču jāsaka, tās attiecības, kuras ir balstītas uz šīm emocijām, kuras veido nenobrieduši cilvēki, nepieauguši, ar nedziedinātām traumām, ar nespēju pārvaldīt savas emocijas, ar nespēju uzņemties savu atbildību, ļoti bieži retraumatizējās un piedzīvo sāpīgus mirkļus un nespēja izveidot šīs attiecības. Tāpēc attiecību veidošana ir pieauguša cilvēka spēja, ne tikai saplūst emocionāli, bet arī veidot šīs attiecības caur apzinātību, caur rūpēm, pieņemot otru cilvēku tādu, kāds viņš ir. Un jautājums, vai bērns var iedot otram cilvēkam rūpes, vai bērns var izturēt otra cilvēka emocijas, sajūtas.
un vai bērns var pieņemt otru cilvēku tādu, kāds viņš ir, un nevēlēties pārtaisīt. Un tas ir tas, kā mēs veidojam šīs pieaugušās attiecības, ka mēs mācāmies mīlēt šo otru cilvēku, mācāmies pieņemt viņu, ne tikai domājam par savām vajadzībām, savām vēlmēm, kad es gribu būt laimīga, es gribu, lai man dāvina ziedus, es gribu, lai par mani rūpēs, bet es varu to pašu dot pretī, šīs rūpes, atzinību, pieņemšanu. Un tad šis ir par tādu attiecību veidošanu. Un runājot vēl par tādu dzīves realizāciju, par to, kā mēs varam sevi realizēt šajā dzīvē, šajā pasaulē, tā ir arī daļa no pieaugšanas. Jo arī, ja mēs atrodamies šajā bērnišķīgajā stāvoklī, mēs nevaram sevi realizēt. Mums pietrūkst mērķtiecības, mums pietrūkst disciplīnas, mums pietrūkst savs redzējums, mums pietrūkst šī tāda spēja izturēt spriedzi, spēja izturēt stresu, kas ir daļa no dzīves sastāvdaļas, jo tas ir arī par tādu pieauguša cilvēka realizāciju. Bet, lai mēs varētu kā pieauguši cilvēki realizēt šo savu potenciālu, mums viņš ir jāatklāj. Tad mums ir jāaiziet atpakaļ visi šie soļi, kur mums ir jāuzņemās šī atbildība, jāsaprot šie mūsu karmiskie uzdevumi. Mums ir jāizdara šis iekšējais darbiņš ar savu dzimtu, ar saviem vecākiem. Jāsaprot, kas mēs esam, jo ja mēs nezinām, kas mēs esam, mums nav ko realizēt. Mēs nevaram realizēt kaut ko, ko mēs esam izdomājuši savā prātā. Šī mūsu realizācija nāk no mūsu iekšējās autentiskās sajūtas un esības. Un mūsdienās ir ļoti bīstama tendence, īpaši nepieaugušiem cilvēkiem, ļoti viegli ir gatavi nopirkt visu to, kur viņiem sola ļoti ātrus rezultātus, kur traumas tiek izdziedinātas pāris seansos, kur zemapziņas programmas tiek pārrakstītas pāris hipnozes seansos vai meditācijās. Un tāpēc pēc tā var ļoti labi redzēt, kā uz tādu ilgstošu iekšēju, patiešām dziļu darbu cilvēki piesakās. Patiesībā nav daudz cilvēku, kuri ir gatavi veikt šo dziļo iekšējo darbu, lai realizētos, lai uzzinātu, kas viņi ir, lai dziedinātos, lai atklātu, kāpēc viņi ir šajā pasaulē. Jo pārējie, diemžēl, pērk ilūziju, pērk sapņus par to, ka viņi tādā veidā atrisinās savas problēmas. Un patiešām rezultāti ir tiem cilvēkiem, kuri veic šo dziļo iekšējo darbu terapijā, programmās, kuras ir ilgstošas, kurās netiek solītas ilūzijas, bet kurās ir blakus kāds viedāks, zinošāks cilvēks, kurš viņus var pavadīt šajā ceļā. Tāpēc pieaugšana un evolūcija ir cilvēka uzdevums. Tāpēc tu esi šeit, lai tu atklātu to, kas tu esi, lai tu atklātu savu potenciālu, lai tu to realizētu. Un visi šie stāsti par to, cik nauda ir slikta, arī ir par šīm tādām mūsu zemapziņas programmām, jebkas, kuram mēs piešķiram pārāk lielu nozīmi, nav veselīgs. Taču nauda un realizācija ir savu veidu instruments šajā pasaulē, šeit uz zemes. Nav cita veida, kā mēs varam izdzīvot, diemžēl, dzīvot, realizēt, sasniegt. Pagaidām tādu nav. Šobrīd arī šī nauda ir tāds rādītājs tam, kā mēs sevi realizējam. Šeit uz zemes, šajā matērijā, šajā pasaulē, kur viss ir sataustāms, apšķāmdāms, kur viss ir īsts, kur mēs varam sajust to kā mēs sevi realizējam. Un tad, protams, viens no galvenajiem uzdevumiem ir atklāt šo mīlestību sevī, pieņemt sevi, iemīlēt sevi. Un tikai tad mēs varam iemīlēt un pieņemt citus cilvēkus. Nav cita ceļa. Tā ir ilūzija, mums šķiet, ka mēs kādus citus mīlam, bet sevi nemīlam.
Tas nozīmē, ka mēs cenšamies izpelnīties mīlestību, izdabājot, cenšoties būt labi. Patiesa mīlestība nāk no sevis cienīšanas, no sevis mīlestības, no līdzjūtības pret sevi, no rūpēm par sevi. Jā, šis bija mans stāsts par tādu cilvēka ceļu, par cilvēku attīstības ceļu, cilvēku tādiem galvenajiem uzdevumiem, kurus es ieskicēju. Un, ja tu vēlies patiešām sākt šo ceļu pie sevis, es nesolu, tas nebūs vienkārši, bet cita ceļa nav, savādāk sanāk dzīvot ilūzijā. Piesakies online kursam apzināta pieaugšana, kurš sāksies jau pavisam drīz, vai online praktikuma mēnesis tumšā puse, kurā mēs dosimies mūsu ēnas daļā, atklāt mūsu ēnu vai individuālā terapijā, un uz tikšanos jau pavisam drīz. Un pirms to aizēj, ieliec like, ieliec patīk šim video, padalies ar kādu, kam tas ir noderīgs, un es par to ļoti priecāšos.